Hello everyone. Sveiki! Sveiki visiem atpakaļ! Ceru, ka izbaudījāt kafijas pauzi un arī parunājāties ar kolēģiem, cik nu mums bija laika. Bet tagad man ir liels gods stādīt priekšā mums nākamo runātāju. Ir Verma. Viņa ir zinātniece un piedalās pētniecības grupā Sotera Alta Universitātē Somijā. Un viņai ir pieredze starptautiskos projektu īstenošanā attiecībā uz dzīves un aprūpes vidi vecāka gadagājuma cilvēkiem. Es arī nedaudz ielūkojos jūsu prezentācijā, vismaz no attēliem, ko es redzēju. Man radās iespējas, ka mēs cenšamies padarīt labākas pilsētas novecojušām sabiedrībām, bet arī pilsētas kļūst vizuāli pievilcīgākas ikvienam. Paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā konferencē. Mans vārds ir Verma. Esmu no Alta Universitātes arhitektūras nodaļas. Kā jums jau tika stāstīts, es strādāju ilgstoši pie senioru dzīves vides, un šī joma man ir ļoti tuva. Mēs strādājam dažādās mērogos Alta Universitātē, bet šodien man uzaicināja runāt par apkaimēm, par tuvāko apkaimi, tātad par šādu mērogu. Tad mums ir pētniecības grupa veselības un labklājības arhitektūra, kur saīsinājumā sauc Sotera. Tā darbojās kopš 1998. gada. Mēs esam neliela pētniecības grupa, bet ar ilgstošu pieredzi. Un arī Alta Universitātē mums ir dažādas pētniecības jomas, veselība un labklājība ir viena no jomām, un arī pilsētvide, dzīvošanas vide ir vēl viena. Tātad tas ļoti labi sasaucās ar šodienas tēmu, jo uz cilvēku centrēta dzīves vide ir ļoti svarīgs jautājums, un kā es jau sacīju, es pati vairāk strādāju ar šiem te dizainiem, kas ir saistīti ar dzīves vietām. Es nedaudz vēlos pastāstīt, kā mēs strādājam, jo mēs esam neliela pētnieku grupa, galvenokārt strādājam ar ārējo finansējumu, sadarbojamies ar citiem pētniecības partneriem, mēs piesakāmies uz finansējumu, bet mēs arī veidojam konsorcijus, un tas var būt interesanti tiem, kas strādā pašvaldībās citās vietās. Mums ir jāatrod partneri, tad visi partneri nedaudz piedalās ar finansējumu, un tad mēs varam veikt dažādus pētnieciskus projektus. Mums ir universitātes partneri, bet mums ir arī publiskā privātā pakalpojuma sniedzēji, nevalstiskās organizācijas, un mēs iesaistām arī gala lietotājus un vietējos iedzīvotājus, kas dalās ar savām zināšanām. Un, kad mēs strādājam ar pašvaldībām, mums ir reālu gadījumu un pētījumi. Viņi mums stāsta, ko viņi vēlētos atrisināt un kādus jautājumus. Un tad mēs iesaistām studentus arī šādu problēmu situāciju risināšanā. Mums ir interjera arhitektūra, mums ir dažāda
maģistra līmeņa studenti mūsu arhitektūras nodaļā, tad tie gan civilā inženierija, gan teritoriālā plānošana, pakalpojuma plānošana, pilsētvides plānošana, reģionālā plānošana, ainavu plānošana. Tad visi studenti no šādām te jomām tiek iesaistīti mūsu pētnieciskajā darbībā. Prezentācijā arī parādīšu mūsu studentu darbus. Tas, ko mēs īstenojam, kādi ir šie projekti, šobrīd es strādāju vecumam draudzīgas pilsētas projektā. Piedalāmies Pasaules veselības organizācijas tīklā, vecumam draudzīga pilsētu projektās. Tad kāda ir šīs pilsētas, kā padarīt pilsētas un pilsētu vidi vairāk piemērotu senioriem, un kā tas viss ietekmē pilsētas. Un ko citas pilsētas iemācās un var iemācīt mums. Tāpat mums ir liels konsorcija projekts par integrētu dzīvi cilvēkiem ar atmiņas traucējumiem. To mēs dzirdējām arī vakar par demences pacientiem. Vēl viena liela tēma ir tāda, kā mēs varam renovēt esošās apkaimes, lai tās kļūtu pieejamākas dažādām vecuma grupām, un tad kā mēs to varam risināt. Un es biju atbildīgā par pieredzes apkopošanu, tad ko cilvēki iesaka, kādas idejas ir par apkārtējās vides uzlabošanu. Un šīs vitālās, dzīvīgās pašvaldības, šeit mēs runājam par attālajām pašvaldībām, reģioniem, tad arī noveco ne tikai iedzīvotāji, bet arī visa vide. Kā es jau minēju, mēs savos projektos sadarbojamies ar pašvaldībām, ar veselības aprūpes iestādēm, ar ministrijām, un Somijā šobrīd mēs redzam, ka viss mainās, un ko mēs varam darīt ar ēkām, kuras vairs netiek izmantotas sociālā un veselības aprūpes nozarē, kā tiek sniegti pakalpojumi, kā mainās pakalpojumu sniegšana, jo kādreiz bija 300 pašvaldības, kuras sniedza pakalpojumus, tagad ir 21 veselības aprūpes reģions, rajons, un tātad viss šī sistēma ir mainījusies. Kopumā, ko mēs darām, mēs cenšamies izstrādāt kopā ar cilvēkiem, nevis priekš cilvēkiem. Mēs vēlamies uzzināt, kas viņiem būtu pats piemērotākais. Mēs organizējam dažādus seminārus, tad mēs dodamies tādās apskates pārgājienos pa tuvāko apkaimi, lai redzētu, kāda ir esošā situācija. Mana doktora disertācija arī bija par šo tēmu pirms dažiem gadiem, kad vai mājokļu dizains ir piemērots visiem un kādi ir izaicinājumi pilsētvides plānošanas, novecošanas sakarā. Un tad es apskatīju Helsinku pilsētu, un mēs cenšamies padarīt vidi piemērotu pēc iespējas lielāka skaita cilvēku, un tad kādas ir, un ietvert visus cilvēkus un visus dzīvojošos, lai viņi justos iekļauti. Kāpēc tad šīs te kopienas, vecumam draudzīgas, ja mēs runājam par senioriem, sākot no 65 gadu vecuma, šī grupa ir vislielākā, ļoti daudz no viņiem dzīvo pilsētās, un mums ir
jāsagatavo vide šai rezidentu grupai, kurā palielinās skaita ziņā. Un, ja mēs runājam par mājokļiem, par ārava vidi, par transporta, kas arī ir daļa no šī te ietvara. Un tas viss noteikti veicina arī šo sociālo līdzdalību un pilsonisko līdzdalību, kura ir ļoti svarīga. Un līdz ar to mēs iegļostam universālu dizainu un universālu tādu visaptverošu vidi. Un, ja mēs runājam par šādu te būvēto vidi, mēs runājam arī par jauktu zemes izmantošanu pilsētvidē, iespējamību iet kājām, zaļo infrastruktūru, un tātad šeit ir visi šie ilgspējas attīstības mērķi, kuri tiktu sasniegti. Bet vairāk es vēršu uzmanību uz šiem cilvēkiem, kas ir 80 un vairāk gadus veci, jo seniori ir diezgan veselīgi un dzīvo neatkarīgi, bet arī globāli mēs redzam, ka palielinās šo te senioru grupa, kas ir jau 80 plus, un mēs zinām, ka jo vecāks cilvēks kļūst, tad, jo jūs mazāk vēlaties pārcelties no viena mājokļa uz citu, tad plānojot pilsētu, mums jau būtu jāzina, vai kur šie seniori dzīvo šobrīd, un mēs varam plānot, ka viņi droši vien gribēs arī palikt tajā pašā apkaimē vēl pēc 10 gadiem, ja vien tas būs iespējams un ja mēs varēsim piedāvāt atbilstošu vidi. Ja cilvēki izvēlas pārcelties brīvprātīgi, tad ļoti bieži viņi izvēlas tuvāko centru, aprūpas centru, kurā dzīvot. Ja viņi dzīvo laukos, tad pārceļoties uz pilsētu vidi, tātad viņi pārceļās uz dzīvokļiem, jo tad nav vairs jākopja apkārtne un tas ir vieglāk. Un ļoti svarīgi ir arī to, ka ir pieejami vietējie pakalpojumi, var aiziet ar kājām līdz pilsētai, līdz veikalam un tad tuvākajām vietām pilsētā. Tajā pašā laikā, kad mums ir šī pastāv risks, ka mums būs tādas vietas, kur pilsētās būs šita vecuma segregācija, kur būs tikai veci cilvēki, un arī tas ir jāņem vērā. Šeit grafiks, lai parādītu, kā Eiropā, un arī tāpat tas ir Somijā. Pēc 20-30 gadiem vairāk nekā 10% no iedzīvotājiem būs vairāk nekā 80 gadus veci. Mēs nevaram nodrošināt dzīves vietas vairāk nekā 10% mūsu iedzīvotājiem. Mums ir jādomā, kā plānot pilsētas, lai tās būtu piemērotas mūsu iedzīvotājiem, īpaši Āzijā, kur varbūt šo cilvēku īpatsvars ir mazāks, bet tur ir cilvēku skaits ir ļoti liels, un tas ir jāņem vērā. Mēs jau šodien dzirdējām par to, ka mums nav viena risinājuma visiem, kurus mēs uzskatām par senioriem, jo viņi ir ļoti plaša vecuma grupa, ļoti daudz un dažādi, ar atšķirīgu dzīvesveidu, ar atšķirīgām vēlmēm, un savu dzīvesveidu viņi vēlās turpināt pēc iespējas ilgāk, un tāpēc mums ir jābūt universāli plānotām pilsētām, lai cilvēki varētu turpināt dzīvi tā, kā viņi ir ieraduši. Un mēs arī zinām, ka šie cilvēki vēlās būt drošībā, dzīvot savos dzīvokļos un
īpaši vecākas sievietes, kuras ir atraitnes vai kuru spēj dzīvot dažādas spējas ir samazinājušās, viņām ir ļoti grūti pārcelties uz mazāku dzīvokli. Uh, Un ja viņi īrē šādus dzīvokļus, tad viņas tomēr vēlās samazināt šo te teritoriju platību, bet dzīvot neatkarīgi. Un mums ir ļoti svarīga, lai šāds te mājokļi būtu pieejami, vai arī varētu piedāvāt citus risinājumus ilgtermiņā. Un mēs šādā veidā varam aizkavēt pārcelšanos uz aprūpes namiem un tam līdzīgām vietām. Ja? Cilvēks var atļauties šādā veidā dzīvot neatkarīgi. Visa dzīvokļu ēkas, kas tiek celtas šodien, tām ir jābūt piemērotām visiem iespējamiem vecumiem, bet mums ir liels izaicinājums ir esošās ēkas, piekļūšanas iespējas, tas, ka nav pieejami lifti. Un arī izaicinājums ir tas, ka ir rajoni, kur cenas ir ļoti zemas, un ja cilvēki var atļauties pārcelties uz dzīvokli, kas viņiem būtu piemērotāk, bet viņiem viņi var tur īrēt, jo viņiem nav pietiekami daudz līdzekļu, lai iegādātos savu dzīvokli. Tātad ir jāpievērš uzmanība tai iespēja, atļaušanās iespēja, vai cilvēki varētu īrēt piemērotu samaksu. Un tad varētu būt, piemēram, varētu attīstīt kādu iespēju kā par kopā dzīvošanu, un jādomā par to, lai pilsētās būtu dažādu vecumu cilvēki. Divi no mūsu studentiem, tad arhitektūras un tad patiesībā šeit ir interjera arhitekts studenti no Latvijas, tad tiek plānots mājokļi vecāku gadagājumu cilvēkiem ar atmiņas traucējumiem, un tad kā meklējot risinājumus dzīves vietā, kā var padarīt interjeru tādu, lai šie cilvēki spētu orientēties, pārvietoties un orientēties telpā un vispār ēkā, un ēka būtu mājīga un piemērota dzīvošanai šiem cilvēkiem. Viens no lieliem jautājumiem ir piekļuve vietējiem pakalpojumiem, tas ir par apmierinātību un mobilitāti, vai ir pakalpojumi, kas ir pieejami tuvākajā apkārtnē, lai cilvēki saglabātu arī savas fiziskās spējas, varētu iet pastaigās un sasniegt vietas ar kājām. Un ir pētījums, ka vairāk nekā aptuveni 80% no 80 plus senioriem dienā noiet mazāk nekā puskilometru. Ja ir šie 300-500 metru piekļuve pakalpojumiem, tad mēs varam veicināt to, ka šie cilvēki kustās, un nav tikai jautājums par attālumu. Šeit ir, piemēram, ja redzat kartas apakšā, tā ir vides topogrāfija. Tad, ja attālums ir ļoti tuvs, bet ja uz to veikalu ir jāiet pa ļoti stāvu ielu, tad tas nozīmē, ka veikals nav piekļūstams visiem, vai, piemēram, tā ir aptieka vai tam līdzīgs iestādījums, bet ja uz to ir grūti aiziet, tad tas nozīmē, ka tur nav piekļuve. Arī piekļuvē zaļajai zonai ir ļoti svarīgs aspekts, kas ir minēts arī Pasaules veselības organizācijas rekomendācijās. Ir jābūt vietām, fiziskām un sociālām aktivitātēm. Mums ir
Jā, vajadzētu nodrošināt, ka ir viegli piekļūt šādām vietām, ka ir iespēja apsēsties, ka celiņi un taciņas ir līdzeni, pa tiem var viegli pārvietoties un tie tiek uzturēti. Bet, protams, arī jābūt vizuālai un fiziskai piekļuvei. Un ir šīs te 30, 300 noteikums, kad ir trīs kokiem būtu jābūt redzamiem pa logu, 30% no lapotnes jābūt kaut kur jums tūmā, zaļumam, un ne tālāk kā 300 metrus jābūt šai zaļajai zonai no jūsu mājām. Un tas nodrošinātu, vai tas nozīmētu, ka cilvēkiem ir piekļuve zaļajai zonai un šādai labsajūtai. Viens no mūsu studentiem arī ir dizainējis to, kā veicināt piekļuvi parkā. Viņa izvērtēja dažādas aspektus, izmantojot topogrāfiju, tātad dažādas ceļu maršruti, kas ir pieejami vienā no nelielām Somijas pilsētām, un ieteica, kādas ir šīs te pastaigu takas un pastaigu maršruti, kas būtu pieejami cilvēkiem dažādos vecumos. Un šī iespēja aiziet ar kājām nozīmē, ka tam ir jābūt ne tikai pakalpojumiem, bet arī aiziešanai līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai, un ielas ir savienotas, kā piemēram mums bija prezentācija no rīta, ka ir dažāda veida drošas iešanas iespējas, un arī tas, ka divriteņi, automašīnas, tad viss šīs te infrastruktūras ir nodalītas un ir droša pārvietošanās dažādu vecumu un arī šiem cilvēkiem un arī senioriem. Un šeit mums ir vēl Somijas ziemeļos izstrādāts tad esošā situācija un priekšlikums uzlabojumam. Piemēram, ja nav ietves, tad kā mēs varētu uzlabot drošību un kā to varētu mainīt. Tātad atsevišķas kājām gājējiem paredzētas joslas, atsevišķi divriteņiem un arī sabiedriskā transporta pieturas un iespējas tos sasniegt ir ļoti svarīgi. Tātad arī kultūras izklaides un veselības aprūpas pakalpojumi, ja tie nav pieejami ar sabiedrisko transportu, tad pastāv risks, ka šie pakalpojumi paliek nepieejami. Un, ja viņiem, piemēram, uz veikalu vēl var aiziet, bet ja šis iepirkumu maiss ir jānes, tad iespējams, ka viņi neiesvērs to gabalu ar kājām, bet viņi vēlēsies izmantot sabiedrisko transportu. Bet kopumā ņemot, ja mums ir īsi attālumi līdz pat pieturai, un tad sabiedriskais transports tiek izmantots kopumā. Mēs visi to darām, ja mums ir šī te piekļuve tam. Un mēs runājam arī par vientulību un es domāju, šajos kaimiņu apkaimju projektos visi šie mājokļu, vietējo pakalpojumu, veselības aprūpes iestāžu piekļuvi. Mums visi šies vietas ir jāuzskata par arī socializēšanās vietām, sociālās saskaras vietām, kur cilvēki satiekās, kur kopienas satiekās un kur viens otru spēj atbalstīt un ir iespējams šī te piedalīšanās. Un pašā sākumā es runāju par ilgtspēju, kas ir saistīta ar kompaktumu, ar piekļuvi, ka tad dažādā zemes izmantošana, blīvums, dažādība, zaļās vietas pilsētās,
Un šis kompaktums nozīmē īsi attālumi, piekļuvi ikdienas pakalpojumiem. Un, ja blīvums, tad mums ir ļoti svarīgi, lai tas viss būtu piekļūstams, ar vieglu piekļuvi. Un ilgtspēja nozīmē arī to, ka cilvēki ir dažādi. Un tad mēs ļoti bieži dzirdam šo vārdu saistībā ar dabas daudzveidību, bet arī cilvēkiem ir jābūt dažādiem. Un piekļuve zaļajām zonām veicina visu paudžu labklājību un labbūtību. Paldies par uzmanību, tā bija mana prezentācija. Un publikācija šoruden ir gaidāma publikācija par starptautisko konferenci par arhitektūras pētniecību, un jums drīz tai būs piekļuve. Tā, liels paldies! I kept my time. Thank you, Ira, for your presentations and. Paldies! Lūdzu, pataupiet savus jautājumus paneļdiskusijai, bet tagad došu vārdu Sirle Salmiste, kas veic pētījums no Igaunijas. Ja ir runa par pilsētām un dažādām paudzēm. Labdien visiem vēlreiz! Paldies par ielūgumu, lai varētu jums prezentēt savu darbu. Es esmu vecākā referente un tātad es darbojos arī šajā laukā. Man pētījumi ir par vecumu draudzīgas iestādes un kā varētu veicināt veselīgu novecošanos no 2019. gadā, bet universālā dizaina ir bijis manā kalendārā no 2008. gada. Tie, kas nezina par Igauniju, daži fakti, tā ir maz valsts, kad iedzīvotāju skaits ir mazs, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Tātad te ir informācija par Igauniju. Tas ir vienkārši, lai stāstītu par Igauniju, runājot par vecāku gadgājumu, vecumu gadgājumu cilvēkiem Igaunijā. Igaunija, kā daudzās citās valstīs, ir novecojuši iedzīvotāji. Tātad 20% no iedzīvotājiem ir vairāk kā 20%. Un tātad 1/3 no līdz 2050. gadam, 1/3 no Igaunijas iedzīvotājiem būtu vairāk kā 8. Tātad ir divas pilsētas. Tallina un Tartu. Tas ir, kur es dzīvoju, Tartu. Tā ir universitāšu pilsētiņu. 20% no iedzīvotājiem ir pārpa 65 gadiem. Ko es gribētu dalīties, ir piemēri no 2 projektiem, kas ir vecuma draudzīgi, kas ir dizainēti, kas ir veidoti Igaunijā. Pirmais ir, kā idejas kļūst telpā. Šajā projektā es biju iesaistīta kā aktīva pilsone, ne kā pētniece vai ainavu arhitekta.
bet es, kā piedalošos un aktīvs pilsonis, es viņu saucu par soliņu projektu. Un šajā iniciatīvā Tartu piedalīšanās budžets 2022. gadā ir jau 12 gadus pēc kārtas, bet tas tika veidot, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti, bet arī iesaistīt cilvēkus, lai izlemj, kā izmantot pilsētas budžetu. Šis soliņu projekts ir atstājis lielu iespaidu uz vecākiem pieaugušiem, un galvenā ideja šai idejai bija uzlabot piekļuvi publiskā telpai, lai izvietot soliņus visās pilsētas vidēs. Pilsētas centrā ir daudz soliņu, bet nomaļas vietās nav daudz vietas, kur cilvēki var atpūsties, ja viņi iet garus gabals, bet ne tikai sagādāt vairāk vietas, apsēšanās vietas, bet arī, lai nodot informāciju, zināšanas par kustības labumiem un lai veikt sociālo sadarbību, bet it sevišķi, lai būtu labums vecāka gadgājumu cilvēkiem. Budžets šajā pilsētas iniciatīvā bija 2200 eiro gadā, un pilsoņi var izlemt, kā viņas izmantot. Vienai idejai ir 100 000 eiro. Tas ir atkarīgs no iespējām. Tātad tas bija ļoti labs sadarbības projekts, kur bija daudz piedalīšanās, un bija speciāla ievērība vecāko gadgājumu cilvēkiem. Visi tika ielūgti, lai sniegt idejas. Tātad bija ideja konkurence. Visi varēja sniegt savas idejas. Dažas idejas tikai izvēlētas, un bija ideja sacensības finālā. Bija 25 idejas, kur cilvēki varēja balsot un par uzvarētāju, un tad pilsoņi balsoja par 2 uzvarošām idejām, un 2022. gadā soliņu projekts bija viens no tiem projektiem, ko Tartu pilsoņi vēlējās īstenot 2023. gadā. Tātad nākošā gadā projekts tiek īstenots, kas padarīja to projektu speciāli man, un es ceru, ka visiem pāriem arī, ka tas jau bija ieprogrammēts dizaina projektā, lai būtu idejas, kur novietot šos soliņus, un datu savākšana tika ievākt no ieinteresētām personām, un data karte tika izmantot kā pamat līdzekli, bet, lai sasniegt vecākus gadgājumu cilvēkus, kas nesaņem informāciju internetā un nav digitāli izglītoti, tad bija darba grupas ar vecākā gadgājumu cilvēkiem,
Un es ieteicu šo ideju 4 gadus pēc kārtas, pirms viņš tika iebalsots, un tad ir jābūt neatlaidīgam un tas prasa laiku. Varbūt, ka citas idejas iepriekšējos gados bija labāks, bet ir pastāvīgi jāmēģina sasniegt savu mērķi. Te ir tiešsaistes karte, jūs varat redzēt sarkanos punktiņus un zilos punktiņus, un te ir priekšlikumi no pilsoņiem, un bija gandrīz 900 pieteikumu, kur likt solus, un apmēram 400 cilvēki piedalījās, un sarkanais nozīmē, ka ir ļoti vajadzīgi, un zilie būtu, jauki, ja būtu. Cilvēki varēja ieteikt abus, un te ir to uzrādīts, un tātad sabiedrības iesaiste vecākā gadgājuma pilsoņiem, un bija cilvēki, kas iesaistījās, un cilvēki varēja dalīties ar idejām, un tad citas informācijas parādījās, kādas ir problēmas pilsētā, un kā viņi gribētu redzēt, ka pilsēta attīstās, un bija ļoti interesanti kā pētniecei. Un galā es nezinu, vai jūs varat redzēt visas dažādās krāsas, bet dažādas krāsas norāda uz dažādu veidu soliem, bet šis ir gala karte ar 100 soliem. Neliekas, ka tas ir daudz, bet šajā kartē trūkst esošiem soliem, bet vienkārši, lai parādītu rezultātus, pamatojoties uz informāciju no cilvēkiem, data analīze tika veikta. Es arī biju iesaistīta analīzē un izvēlē, pēdējās izvēles komitejā, un kopā ar pilsētas speciālistiem no dažādiem departamentiem. Un kur bija tie sarkanie punktiņi, tie ļoti vajadzīgās vietas, un informācija no vecāku gadgājumu cilvēkiem, un bija citi faktori, kas bija iesaistīti. Tas nebija viegls darbs, to es uzzināju no pilsētas puses, kad uzturēšana ir svarīgi, kam pieder zeme. Protams, visus šos priekšlikumus varēja izmantot pilsētas zemē, bet dažās privātos īpašumos viņi tika sadalīti par rajoniem. Mēs centamies būt godīgi un proporcionāli sadalīt solus par visu pilsētu. Bija daudz kritēriju, kas bija jāievēro, bet galvenā informācija bija no vecāku gadgājumu iedzīvotājiem, un pagājušā gadā visi soli tika izvietoti. Te ir press release no pilsētas valdības, kad 100 soli tika izvietoti, un norādes ir, ka cilvēkiem patīk viņus izmantot, pat ja no sākuma tas jūtās dīvaini, bet pilsēta to ņems vērā nākotnes gados, jo situācijas var mainīt un varētu būt pārvērtējums. Situācijas pārvērtējums ir iespējams. Tas ir viens projekts.
par ko es ļoti lepojos, un es tiešām ticu, ka viens solis var mainīt cilvēku dzīvi. Un nākošais projekts, nākošais piemērs, tas ir vairāk pētniecības projekts, un tas ir vecuma draudzība, un es ar kolēģiem, mēs veicām izpēti, kā nesen apbūvēts publiskās vietas, kā viņi izmantoja vecuma draudzību principus. Mēs gribējām uzzināt, kā publiskais telpa atbalsta vecākus gadgājumu iedzīvotājus. Jo ir runa par dzīves laikā, varbūt ir 80 cilvēks, pilsētas, bet ja jaunāki cilvēki un vecāki cilvēki var izmantot tās pašas vietas, tad vispārējie arī var izmantot šīs vietas. Ja ir runa par vecuma draudzību, tad tam vajadzētu darboties dažādiem cilvēkiem. Mēs izmeklējām 10 mazas pilsētas, un galvenais bija galvenā iela pilsētā, un te bija piemēri, kur šīs bija vislabākie patreizējās pilsētvides vietas Igaunijā, un tas bija darīts uz Igaunijas 100. gadu dienu, un bija lieliski iespēja pārskatīt šos dizains, un tad mēs pieņēmām, ka visi cilvēki tik ņemti vērā, ieskaitot vecāku gadgājumu cilvēks, bet visus šīs pilsētas sastopās ar novecojušu iedzīvotāju skaitu, un tā mēs skatījāmies, kā tika uzrunāta novecošana, bet mēs negribējām viņus salīdzināt šīs pilsētas, mēs vienkārši gribējām izvērtēt situāciju, uzzināt informāciju, lai uzlabotu šīs vietas un saņemt ieteikumus par nākotnes attīstību. Un mēs izveidojām vērtēšanas instrumentu, un mēs arī strādājām uz vietas, un mēs bijām ļoti profesionāli ainavu arhitekti, un mūsu vērtējums bija 10 apakškategorijās, līdzīgi galvenais mūsu avots. Es gribu arī teikt, ka cilvēkiem gan ir subjektīvi vērtējumi, bet ir tādi mērījumi, ko var objektīvi pārskatīt, lai tiešām nomērītu kaut ko, un mūsu mērķis bija izvērtēt fizisko telpu, nevis pārbaudīt lietotāju apmierinātību. Mēs tikai skatījāmies uz fizisko vietu. Un visbeidzot, kādi bija mūsu atklājumi? Vispārējais ir, ka dizaina, kas notika piepilsētas dizainā, tas neatspoguļo vecāku gadgājumu cilvēks, bet bija vairākas
pozitīvi atklājumi, jo bija vairāki pozitīvi atklājumi nekā negatīvi, un runājot vispārēji, tad ir runa par publiskām telpām un vērtējot viņus kopā, bet ja mēs skatījāmies informāciju, ko mēs atklājām, jo velns ir detaļās. Kurā gadījumā viens no pozitīviem atklājumiem mēs atradām, ka visas vietas bija tīras un labi uzturēts, kas ir ļoti svarīgi vecākiem gadgājumu cilvēkiem, un vērtējums būtu jāpārvērtē, jo šīs ir jaunas vietas publiskā telpā, un dažās vietās zemes celtniecības ierobežoja piekļuvi un ērtību. Otrs atklājums ir, ka ir dažādi veidi soli šajās vietās, kas palielina laiku, ko cilvēki pavada ārpus telpām, un cilvēkiem bija iespēja iziet laukā un pavadīt tur laiku, bet pārsvarā varēja pasēdēt saulītē, bet mēs jau tā cīnāmies ar karstām un saulainām dienām, kāpēc jūs radiet publiskās telpas, kur ir tikai 3 mēneši labs laiks. Tad mums ir problēmas ar vasaras laiku, un mums ir vajadzīgi apēnotas vietas, un bija laba dažādība apzaļumošanā. Tātad ir kontakts ar dabu, kas ir ļoti svarīgi, bet lieli koki vai liels apzaļojums, jo šīs bija plānoti kā publiskie skvēri vai atvērtas telpas, un nebija lieli koki, kas būtu devuši ēnu, bet apzaļumošana tika vērtēta pozitīvi un labi materiāli tika izmantot. Un lielie koki jūs saprotat manu ķermeņa valodu, 4. ir piekļuve visos galvenos vietās, to mēs visi pieņēmām, ka tā ir, piemēram, kultūras namos, kioskos, kafejnīcās, var uzskatīt kā tikšanās vietas, un būt atkal sociālais komponents, vai tie būtu interesantas vietas, ko apmeklēt, ir iemesls, lai doties kaut kur un tikties ar cilvēkiem, un mēs gribam, un ūdens ir ļoti labs elements, ko izmantot. Kāda bija negatīvās puses, bija daži, visās 10 vietās, ko mēs apmeklējām, bija saistīta ar informācijas trūkumu. Šīs vietas nebija uzrādītas kartēs vai nebija zīmes.
Tātad vienmēr ir bīstam, ka ir pārāk daudz vizuālā informācija, kas var apmulsināt cilvēkus un veikt ierobežojums, bet ir jāatrod līdzsvars, lai dot informāciju pēc iespējas vairāk un pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk, bet šis bija viens no galvenajiem atklājumiem, no negatīviem atklājumiem, vēl viens negatīvs atklājums bija trūkums, kur vingrinājumu rīkus. Neviena no šīm vietām nebija dizainēt kā parki, bet tie bija pilsētas skvēri, pilsētas centrā, bet jebkurā tātad bērniem bija rotaļlaukumi, kur viņiem bija fiziskās aktivitātes, un tātad ir jāmeklē piemērotas lietas, jo jāmeklē arī kontekstu. Un Igaunijā tā nav kopēja ideja, ka vecāki gadgājumi cilvēki grib būt fiziski aktīvi, vai mēs sagādājam vairāk aktivitātes pieaugušiem. Es domāju, ko es varētu darīt publiskā telpā. Vai ir kaut kas cits, kā sēdēt uz soliņa un skatīties uz cilvēkiem, novērot cilvēks, vai ir kaut kas vairāk, ko es vēlētos darīt. Un netika uzskatīts kā negatīva lieta, ka es gribu teikt, ka ir trūkums publiskām toaletēm, un tā ir vispārēja problēma Igaunijā. Tas varētu būt ierobežojums vecāku gadgājumu došanos ārā. Tā ir problēma arī jaunākām paaudzēm, tas nav tikai vecākiem gadgājumu cilvēkiem. To es gribētu pateikt, un īstenošana šajās jaunās vietās var uzskatīt kā pozitīvu aspektu. Vienmēr kvalitāte vai lietojamība ir problēma. Piemēram, švaka kvalitāte bruģim vai materiāli, kas tika izmantoti, varēja būt labāk. Mēs gribam izmantot jaunus un dažādus materiālus, bet mums ir jādomā arī, vai viņi ir pielietojami, un tātad šķembas, kas nav pārklāts, vai mēs izmantojam to, lai nokļūtu līdz autobusu pieturai. Tātad vienmēr ir vairāk, un vienkārši, lai apkopot manu prezentāciju, manuprāt, kā vides eksperti, lai ierosinātu veselīgu novecošanu, ir jāizmanto pareizās metodas, bet vietas profils un iedzīvotāju skaits vietā ir jāņem vērā, un lai tulkot šo zināšanas uz fizisko vietu, tas ir jādara. Bet gal galā sociālais un emocionālais vide ir tas galvenais, nevis fiziskā vide. Mēs gribam radīt emocijas, mēs gribam veidot sociālo kontaktēšanos, un tas būtu mans apkopojums. Paldies! Questions later. Thank you again. Liels paldies, Sirla, paldies!
Un tagad man ir, pirms mēs sākam paneļa diskusiju, es jūs gribētu aicināt izmantot slaido. Vai man kāds varētu palīdzēt? Tātad, kamēr mēs atveram šo te iespēju, lūkšu jums paņemt telefonus, noskanēt QR kodu. Jā, tas darbojas. Tad, ja jūs to jau nesat izdarījuši. Un jums atvērsies slaido. Saits. Un tad šeit būs jautājumu un atbilžu sesija un arī aptauju iespēja. Tātad mums ir jau pirmie vārdi, kurus jūs esat ievadījuši. Tad kas trūkst jūsu pilsētā, lai pilsēta būtu tāda visiem vecumiem iekļaujoša? Vienalga, vai jūs esat no Rīgas, Kopenhāgenes vai kādas citas vietas. Īsā teikumā vai pat vienā divos vārdos, vai tas kaut kas tāds, ko jūs šodien pamanījāt, vai vide, vienalga soliņi, varbūt kaut kas vairāk tāds, kādas sociālās attiecības, vai tas, kā mēs ikdienā iedarbojamies. Tad es redzu, ka mums ir vides un praktiski jautājumi, toaletes, soliņi, dzeramais ūdens un tā tālāk. Un kamēr jūs visi rakstāt savas idejas, un arī cilvēki, kas skatās mūsu tiešsaistē, jūs esat laipni aicināti pievienoties. Un vēl mēs organizēsim vēl šādu iesaistīšanās iespēju, bet tagad došu vārdu Dainai. Jā, šis ir tas brīdis, kad es jūtu, ka mums tiešām ir skatītāji gan šeit zālē, gan arī tiešsaistē, kad jūs apvienojat savus spēkus un nākat klajā ar idejām un savu devumu šajā jautājumā. Tagad mums būs otrā paneļa diskusija. Un es sākšu aicināt mūsu paneļa diskusijas dalībniekus un sāksim ar moderātori Rūtu Leitanaiti no Lietuvas arhitektu asociācijas. Viņa ir asociācijas valdes locekle. Ir arī Eiropas arhitektu padomes rīcības grupas Solidāri ar Ukrainu priekšsēdētāji. Lasīju par jums, par šo sadarbību ar Ukrainu. To jūs arī varat mums pastāstīt nedaudz vēlāk. Un aicināšu arī pārējās paneļa diskusijas dalībniekus. Lūdzu, turpiniet atbildēt uz jautājumu, kas mums būtu nepieciešams pilsētvidē, lai pilsētas būtu vairāk vecumu iekļaujošas. Aicinu arī Iru Vērmu ieņemt vietu šeit panelī. Un tagad klausītāji varēs uzdot jautājumus arī par prezentācijām. Un arī Rūdis Rubenis, mans labs kolēģis, kas šodien palīdzēja vadīt pasākumu. Un arī cilvēks, kas pārstāv reālo situāciju. Mēs vēlējāmies dzirdēt par to, kas notiek, kādas ir iniciatīvas ārpus Rīgas, pilsētvidē, bet ārpus Rīgas viens no speciālistiem saslima, bet mums tagad būs aprūpes centra Pērle pārstāve Dārta Trapenciere. Un arī Sirli mēs aicinām pievienoties paneļa diskusijai. Lūdzu. Paldies Dainai, paldies kolēģiem. Man ir liels prieks vadīt šo paneļa diskusiju, un kas ir beidzamā šo 2 dienu konferences darbībā. Un man ir patiešām prieks, ka mēs runājam par šādu aktuālu tēmu. Esmu no Lietuvas.
Un pirms konferences centos noskaidrot, kā mūsu pilsētas Lietuvā risina šo jautājumu, lai būtu vecumiem piemērotas pilsētas. Es neatradu stratēģijas dokumentus, runāju pa telefonu ar Dainu un teica, mums laikam Lietuvā nav vecu cilvēku, jo mēs šo jautājumu nerisinām. Bet cerams, ka mēs gūsim iedvesmu un jau esam guvuši iedvesmu un iespējams, ka nākamgad man būs vairāk ko pastāstīt un vairāk labu piemēru, kuros dalīties. Bet šajā sesijā mēs vairāk varētu runāt par Baltijas kontekstu. Šī ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu konference, un Baltijas valstīs mums ir ļoti īpašs konteksts, kas ir saistīts arī un attiecas uz vecāka gadagājuma cilvēkiem. Ja mēs domājam par pilsētu, kas ir iekļaujoša visiem vecumiem, īpaši runājot par senioriem, kādus piemērus jūs varētu minēt, kas jums mani, piemēram, patīkami pārsteidza rīta prezentācija, kurā mēs dzirdējām stāstu par cilvēku no aprūpes centra, vecāmā dzīvo mājās, tad ir viņa nāk mazbērni un liela ģimenes pulcējās, visi sarunājās, un otrs piemērs varētu būt vecā pilsētiņa Itālijā, centrālais laukums, bērni spēlējās, vecas kundzītes sarunājās, vecāka gadagājuma kungi spēlē šahu vai smēķē. Nav tā, ka mēs nezinām, kā tas notiek pilsētās un ka cilvēki taču tur dzīvo. Man ir jautājums, kas ir noticis, ko mēs esam izdarījuši nepareizi. Un es kā arhitekte, man ir tāds pieņēmums, ko Dominiks arī sacīja, tad modernisms, tā prakse, ko tika veicināta, šī multifunkcionalitāte, un, manuprāt, tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka šobrīd mūsu pilsētas nav iekļaujošas. Un jautājums, cik daudz no jums šeit pārstāvat privātos investorus un attīstītājus? Jā. Ja tad iespējams vēl viens iemesls ir tāds, ka lai būtu ar universālu dizainu, lai būtu vecumam draudzīgs, tas noteikti prasa līdzekļus. Daudz ātrāk līdzekļus un peļņu var dabūt, ja nav šis vecumam draudzīgās pilsētas. Bet tas ir tikai mans pieņēmums. Es vēlos jautāt paneļa diskusijas dalībniekiem. Es redzu, ka Rūdis māja ar galvu, tad jums ir ko teikt. Jā, paldies. Es saprotu, ka es neesmu īsti kompetents šajā jautājumā, jo tas ir ļoti plašs tvērums, un es neesmu veicis tādu pētījumu par šo. Esmu noskatījies dažus video par šo tēmu, bet viena lieta, kas ir interesanta, ko es runāju ar dažiem no mūsu runātājiem arī vakar, ka tātad viena interesanta ideja. Tas, ko jūs piemināt par ne tikai modernisms, kas mums bija vēsturiski, bet arī šī kapitalistiskā pāreja, kas mums ir šobrīd aktuāla. Un arī tā interesantā ideja, ko es dzirdēju, ka bija laiks. Jā, bija video, es redzēju YouTube, tas bija vairāk par Ameriku. Tika runāts par šo pārejas posmu, kad sākotnēji mājoklis bija tas tā kā patēriņa prece, kā pārtika, kā pamata vajadzība. Un tad tas kļūst vēl vairāk kļūst kā investīcijas. Un tagad jūs redzat, jūs meklējat, kāda ir vērtība šim īpašumam, tas kā investīcijas, ko es to darīšu, kad es būšu vecāks.
un tas paņem jau prom to aspektu, ka tas ir jauki un sociālā dzīve, bet vairāk šis ir kā jūsu ieguldījums. Tas nav tā kā Itālijas laukums, ko jūs minējāt, ko es varu, protams, iedomāties, jā, bet tas man galvā tagad jaucās šādas idejas. Ir no Skandināvijas, kur mēs kļūdījāmies? Es teiktu, ka mēs sākam runāt par novecošanu, par to kā par slimību. Mēs vēlamies darīt visu atbilstoši kaut kādam medicīniskam jautājumam, nedomājot par to, ka patiesībā tas ir pilnīgi normāls process. Un cerams, ka mēs visi sasniegsim šo lielo vecumu. Un vienā no prezentācijām šorīt mēs redzējām, ka mēs sākam nodalīt šos vietas jauniem cilvēkiem un vecākiem cilvēkiem un nedomājam par to, ka patiesībā tā ir pilsēta, kas ir domāta visiem un visiem vecumiem ir jādzīvo kopā, jāmiedarbojās. Tas ir pilnīgi normāls process. Paldies, un Sirle. Grūts jautājums, es nezinu, bet es pieļauju, ka tas ir saistīts arī ar mūsu kultūras un vēsturisko fonu. Mums nebija daudz iespēju teikt, jo viss tika nolemts mūsu vietā, un tā mēs esam izauguši. Bet vismaz Igaunijā ir jaunības kults, un šis, kā Ira sacīja, tāds novecošanas koncepcija, tad tas koncepts, tas ir saistīts ar kaut ko, tas ir gandrīz tā kā slimība, kas tuvojās, tas galīgi nav pozitīvi, un tā vajadzētu normalizēt šo novecošanas koncepcija ir jāsaprot, ka visi kļūst vecāki un veci, un tas ir pavisam normāli, un tā ir dabiskā lietu norises kārtība. Tas ir tas, kas man tagad tiešāvās prātā, bet es īsti nezinu atbildu uz jūsu jautājumu. Arī es pilnīgi noteikti piekrītu, jo tas ir tas, kas notika Baltijas valstīs padomju laikā. Tad homo sovietikus koncepcija, tad visiem bija jākalpo padomju varai, iekārtai. Pilsētas bija paredzētas efektīviem, darbīgiem cilvēkiem, nevis tādiem cilvēkiem nepieciešama palīdzība, atbalsts. Tad jums bija jābūt efektīvam sistēmai, vai jūs nepastāvējāt, nebijāt nemaz. Un tādā veidā tas ir izveidojis mūsu pilsētas tādas, kā tās ir tagad. Bet pāriesim pie nākamā jautājuma, kā uzlabot situāciju. Un klausoties šodienas prezentācijās, man radās doma, ka mēs galvenokārt runājam par divām jomām. Par vidi, senioriem, aprūpes nams un pilsēta. Bet es gribētu nolikt malā šo aprūpes institūciju, jo mūsu valstīs, īstenībā tas nav tā vieta, ko tik ļoti var atļauties. Tikai privileģētā senioru daļa var izmantot šos te aprūpes centru pakalpojumus. Un mūsu nākotne noteikti ir pilsēta, jo mums ir novecojoša kopiena un nebūs pietiekami daudz vietu un infrastruktūras, lai visus ieliktu aprūpes namos, un tāpēc pilsēta ir mūsu nākotne. Kā izdarīt tā, lai pilsētas būtu senioriem pievilcīgas, un es teiktu, ka pilsētas loma šeit ir pati lielākā. Pilsētas vadība var izdarīt, arī valdības vai valdību politikas varētu vērst daudz ko par labu,
un ir daudzas jomas, kur pilsēta var piestrādāt. Mobilitāte, publiskais transports, sabiedriskais transports, sabiedriskās vietas. Bet man ir tāds jautājums, es īsti labi neredzu, bet man liekas, ka es redzu pieejamas mājvietas, un pieejamas mājvietas ir ļoti būtiskas pilsētām, kuras ir pieejamas vecākiem, senioriem, vecākiem pilsoņiem. Ļoti bieži viņi nevar atļauties dzīvot pilsētā, ir spiesti pārcelties ārpus pilsētas. Un, ja jūs nevarat atļauties mājokli, tad jau nekādi soliņi jums nepalīdzēs, un arī parki nepalīdzēs. Kāds būtu jūsu ierosinājums par mājokļiem, kas ir pieejami cilvēkiem? Ne tikai vecāka gadījuma gājiem cilvēkiem, senioriem, bet visiem iedzīvotājiem. Rūdi, varbūt Rīgai ir kāds strateģiska doma, kāds... Labā ziņa ir tā, ka mums ir plāni attiecībā uz mājokļu politiku. Tas ir nesen publicēts, ir vairāki investīcijas izveidot sociālo mājokļu fondu, un pašvaldība nomā dzīvojamo platību, kas ir šajā virzienā, lai būtu mājokļi, kurus var atļauties. Bet šī ir tēma, kurā man ir ļoti liela interese kā arhitektam, jo es vienmēr domāju par to, ka es kā arhitekts varētu atrast veidu, kā kombinēt, tad ir radīt kaut ko skaistu, un tā pašā laikā arī, ko cilvēki varētu vairāk atļauties. Un, manuprāt, ir pilnīgi jāpiekrīt tam, ka kvalitāte, ja gribas iegūt vairāk, tam ir savas izmaksas, un tas ir saistīts ar izmaksām. Un tāpēc es īsti nevaru nosaukt līdzekļus, kā to sasniegt. Ir vairāki pilotu projekti, kurus mēs īstenojam, bet tie vairāk visi ir tādā stadijā, ka pēta, kā iegūt šos mājokļus, ko var atļauties, kādās vietās, un tas, ko esmu redzējis, ir, piemēram, Vīnes piemērs, kur mēs atgriežamies pie pašiem sākumiem. Šeit mēs runājam arī par to šo piederības, un kad kaut kas ir nonāk jūsu, ko jūs jūtaties kā īpašnieks. Pašvaldībai piedara lielas zemes platības, saglabājusi, ko atbalsta šo te mājokļu būvniecību. Un visā šajā mājokļu tirgu pašvaldībā ir lielāka daļa un vairāk teikšanas. Tad palīdz regulēt šo te mājokļu tirgu. Es domāju, tas ir viena no pieejām. Sirlī, varbūt jums ir kāds novērojums, kā par Baltijas valstīm vai Igaunijas kontekstā. Baltijas valstīs mums ir tāda specifika. Mājokļi ir privāti, pašvaldībām praktiski ļoti bieži nav nekādu resursu, lai arī pāraudzītu šo te sociālos aspektus un cik lieli ir šie izaicinājumi un kā pilsēta to var uzlabot. Atļaušanās spēja atļauties, protams, tas ir ļoti spēcīgs jautājums, ļoti nopietns, bet tas noteikti neatiecās uz visiem. Bet es īsti neesmu pārliecināta par šo jautājumu, par mājokli, ko var atļauties cilvēki. Tā nav man tik daudz zināšanu, bet šajā kontekstā mums vajadzētu domāt par to, kā mēs varētu atbalstīt un kā mēs varētu uzturēt esošo mājokļu fondu un kā darīt tā, lai cilvēki paliktu arī vecumā savās dzīves vietās, lai viņi varētu dzīvot neatkarīgi, pēc iespējas ilgāk, un tas, protams, nenozīmē, ka mēs visās ēkās varam ievietot liftu, jo tas ir pārāk dārgi, lai par to vispār runātu, bet
ja mēs veidojam vai būvējam jaunas ēkas, ka tās būtu izstrādātas tā, ka tās ir uzreiz pieejamas un piemērotas, un tām būtu šis piekļuvs elements ir ņemts jau vērā jau projektēšanas stadijā. Un tad šīs ēkas būtu pieejams arī cilvēkiem ar dažādiem kustību traucējumiem. Un visbeidzot, informētība šiem vecākā gadagājuma cilvēkiem, ka viņi var saulaicīgi veikt šīs te izmaiņas, lai viņi neiesprūstu savos dzīvokļos, varbūt viņi saulaicīgi jau maina dzīves vietu uz piemērotāku dzīves vietu, pirms viņi kļuvuši ļoti veci, un arī tas nav īpaši bieži un populāri, bet ļoti bieži cilvēki ļoti pieķērušies savām mājām un nevēlas pārcelties. Īpaši lielā vecumā tas ir aizvien grūtāk veikt kādus darījumus ar nekustamo īpašumu, viņi nezina, kā to darīt, un viņi atstāja to visu tā, kā tas ir, un pēc tam tātad viņi dzīvo, un reizēm ir tā, ka viņiem ir grūti piekļūt pašiem savām mājām. Jums būtu jābūt ekspertei šajos jautājumos, kā mēs varētu šeit Baltijā runāt par šo te senioru domu gājumu. Es domāju, ka šis ir aktuāli visās valstīs, ne tikai Baltijā, bet, manuprāt, esošas dzīvokļu mājas, lai tās kļūtu pieejamākas un lai būtu šie lifti, tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka mums vairāk ir jādomā ne par to, cik maksā renovācija vai būvniecība, bet cik tas maksā sabiedrībai, ja mēs to nedarām. Jo, ja ir cilvēks, kas nespēs, piemēram, dzīvojot 4. stāvā, nespēs izkļūt iziet no mājas, doties iepirkties, tad mums ir jāmaksā kādiem pakalpojumu sniedzējiem, lai viņi to dara šī cilvēka vietā. Tad jautājums, cik ir šīs izmaksas? Tad mums ir jāsalīdzina, cik tas sabiedrībai maksā, vai nu ierīkot liftu, vai arī apkalpot šo te cilvēku ilgstošā periodā. Bet, protams, tad, kad bija būvētas jaunas ēkas, tas maksā mazāk, ja visu uzbūvē uzreiz, nekā renovējot vecās un veidojot tās pieejamas. Labi. Un kā ar privāto sektoru? Šeit mums nav neviena, kas varētu izteikties privāto īpašumu attīstītāju vārdā. Parasti attīstītāji paredz šos īpašumus jaunām ģimenēm vai vidēja vecuma, vidēja bagātiem un pārtikušiem cilvēkiem. Kā mainīt viņu pieeju, kā izmantot šos universālā dizaina principus viņu būvēs. Tad tika teikts, ka privāti investori redz šādu universālo dizainu kā neglītu un arī redz, ka tas ir dārgi un nevajadzīgi. Kādi ir jūsu ierosinājumi? Ziemeļa valstīs šis universālais dizains un pieejamība, tas jau ir kļuvis jau kā mārketinga rīks un jautājums. Ne tikai vecā gadagājuma cilvēki, bet visu gadagājuma cilvēki vēlās, lai šis universālais dizains ir pievilcīgs visiem cilvēkiem, un viņi
strādā šajā jomā, un arī būvnieki tādā veidā var iegūt vairāk līdzekļu, ja viņi strādā, būvēs šādas ēkas. Es domāju, informētības vairošanās profesionāļiem, attīstītājiem, izglītotus cilvēkus, kas ir ap mums, un ja par šo tēmu mēs aizvien vairāk runāsim, un tad varbūt arī cilvēki sapratīs, kā cilvēki, visi cilvēki noveco, un ka šī ēkas, kurās viņi vēlētos dzīvot, arī sasniedzot zināmu vecumu, tās var būt iekļaujošas un pat pievilcīgas. Un es varētu teikt, ka es meklēju dzīvokli, kas man būs pieejams un pievilcīgs arī pēc 20 un 30 gadiem, nevis tāpēc, ka es kļūšu vecāks, bet arī ģimenēm ar maziem bērniem, un tad jums nav tāpēc jāizvācās vai jāmaina dzīves vieta, ka jūs kļūstat vecāks, un nav, ja vien jūs nevēlaties, jums nebūtu jāmaina dzīves vieta ļoti regulāri, bet ir nepieciešama sadarbība ar privāto sektoru, un te mēs nerunājam tikai par būvniecību un projektēšanu, bet arī par ekonomiku tautsaimniecību kopumā, kā privātie uzņēmumi, vai nu pakalpojumu sniedzēji, vai veikali, vai kā visi šie ir piekļūstami un kā viņi var dot savu ieguldījumu šī konceptā un novecojušās sabiedrības vajadzību izpildē. Un tad kā jūs, kā bizness, kā jūs piesaistīsiet šos te klientus ar dažādām vajadzībām. Un es domāju, ka tas ir tas, kā privātam sektoram vajadzētu domāt. Es zinu dažus attīstības projektus Tartu pilsētā, kur attīstītāji jau ir darījuši kaut ko papildus, kas nav šī minimālā programma, lai projekts būtu maksimāli rentabls un lai, piemēram, tiktu izveidotu kopēji ēkai vai dzīvojamam rajonam tādas koplietošanas teritorijas un arī autostāvvietas ap ēkām. Es domāju, ka tas ir arī labs arguments, kā nodrošināt labāku dzīves telpu, ka tā ir ne tikai māja, bet arī apkārtne, tāds koncepcija, kas iekļauj visu. Es redzu šīs te izmaiņas, kas notiek Igaunijā, bet pagaidām tas vēl nav visur esošas. Mēs esam tajā virzienā. Rūdi, kā jums liekas, vai šāda te, kā privātais sektors un kā tas notiek? Tad pelēkā ekonomika, kā tas ietekmē? Tad tas, ko es gribēju minēt par praktiski, ko mēs tiešām darām jau pašvaldībā šajos tuvāk, mēs lai atbalstītu privāto sektoru, projektā, kuru es pašvaldībā koordinēju par sociālām ēkām, mēs Latvijā izbraucām pa sociālajām mājām un šeit Rīgā Ieriķu ielā sociālais nams pirms pāris gadiem tika renovēts, un kā es sapratu, šis politiskais uzdevums izveidot pēc iespējas vairāk dzīvokļus, un, protams, tā ir loģika, bet esošā ēka ir tik liela, cik tā ir, un tad kā tas viss beidzās, šie 14 kvadrātmetru dzīvokļi, kuros jūs ieiet, jums ir maziņš koridoriņš, vannas istaba, un ieejot iekšā ir virtuves virsma, un tad tāds tik liels
liela telpa, kur var ielikt vai nu gultu vai galdu, bet jūs nevarat ielikt gultu un, piemēram, un normāli izmēra galdu. Nerunājot par ratiņkrēslu. Un pēc tam mums bija diskusija par to, kāpēc tas tā ir sanācis, un tad izrādījās, ka mums nav konkrētu striktu noteikumu un vadlīniju, kas aizliegtu veidot tik maza izmēra dzīvokļus, un pilsētas arhitektu birojā mēs runājām par to, ka sociālās mājas un Londonā, piemēram, tur ir vadlīnijas, kuru pamatā ir, kādam ir jābūt minimālajai platībai dzīvoklī, lai jūs varētu to un to darīt. Tik liela gulta, tik liels skapis, galds, un tad minimālās prasības vienam cilvēkam, tad tipiski ņemot vērā tipiskas izmēra mēbeles un visu tādu. Un tad šī te programma tiek sastādīta. Un interesanti bija, ka tas kļuva kā labs standarts privātiem sektoram, jo Londonā, kur ir ļoti maz vietas, visi arī mēģina veidot ļoti, ļoti mazus dzīvoklīšus, jo neviens nevar atļauties neko lielu, un tad šie 14 kvadrātmetru dzīvokļi. Bet publiskais sektors, kad jau izstrādāja konkrētas, loģiskas vadlīnijas un parauga šos te projektus, un tad ir daudz vieglāk privātajam sektoram saprast, tātad labs standarts, pārbaudīts, mēs varam tādus būvēt, un es domāju, ka tas būtu lieliski, ja mēs šeit Rīgā arī varētu pieņemt tad izmantot līdzīgu iniciatīvu. Izskatās, mums tagad būtu laiks iesaistīt klausītājus, ja jūs vēlaties komentēt kaut ko par šiem jautājumiem, kurus mēs dzirdējām paneļa diskusijā, vai Sirlija un Irai jautāt kaut ko par viņu prezentācijām, lūdzu, ir jautājums aizmugurē. Yes, I think I don't have more. Es domāju, ka man nav tik daudz jautājumus kā komentārs. Tātad pilsētu novecošana. Rīgas pilsētas centrā bija fórums, kā mēs gribam attīstīties, bet jautājums ir par, ko var atļauties, par pilsētu, ko var atļauties, kā var nevis, bet kā laukumā dzīvot. Tātad iekļautību, ieskaitot finansiālu iekļautību, jo nevar atļauties būt tur, jo dizains ir pieticīgs, un viņš nav tik grezns, un tas ir attiecināms uz tavu stilu. Tas nav hipster stilā, bet ir 80. gadu stilā jūs vecumā. Tātad patīkamība. Es domāju, ka Ķenguraga promenāde ir labs piemērots tai apkaimē. Tas nav pārlieki grezen dizaini. Tas nav domāts jums. Paldies par šo komentāru. Es domāju, tas ir ļoti labs, jo finanšu atļautība, tas varētu būt gan fiziski, bet satura veidā, un jūs atturaties, jūs gribat, jo man ir jāskatās uz slaido jautājumiem, jo mums ir 6 minūtes atlikušas. Kādi būs jaunās problēmas
novecojušās pilsētās 2050. gadā, vai kāds zina atbildi? Mans komentārs ir visas problēmas, kas mums ir šobrīd, būs tādas pašas 2050. gadā. Es gribēju izteikties par paudžu atšķirību, jo rīt sesijā vai mēs varam vispārināties, kāds ir vajadzības dažādām paudzēm, jo ir jābūt konkrēti dažādām paudzēm, jo ir daži aspekti, ko var piemērot dažādām paudzēm, jo ne visām paudzēm ir vienāda pieredze. Mani vecvecāki, kas notika padomu laikā, cilvēki no laukiem bija spiesti doties uz pilsētām, viņiem bija jāuzdod savus laukus, savus dzīvniekus bez privāta zemi, viņi bija atrauti no savu ikdienas rutīnu, un viņi meklēja kādu zemi, ko viņi vēlās, un kas ir pilnīgi atšķirīgi no to, kā es vēlētos, kad man būs 70 gadi. Tātad ir aspekti, ko var vispārināt katrai paudzei, bet es domāju, ka būs cilvēki, kas vēlēsies vairāk, vēlēsies lauku dzīvi vairāk, un tas ir jāpiemēro katrai paudzei. Un mani ietekmē to, ko jūs teicāt, jā, mums katram ir savas vajadzības un lietas, ko mēs sagaidām no tā, kur mēs dzīvojam un strādājam. Dizains ir pārējošs, tas nāk un aiziet. Ja mēs zinām pamatprincips, kas mūs ietekmē visu dzīves laikā, tātad dzīves notikumi, ko mēs esam piedzīvojuši, tad mēs varam iztulkot tos pilsētas dizainā. Ja ir daudzveidība dizainā, tad jūs un es varam atrast savu vietu, un es ļoti novērtēju to, ko Indra teica, kad es te neesmu piemērots, ka šī dizaina vieta nav priekš manis. Un tas ir arī attiecināms uz šo. Tas ir vienkārši atspoguļojums. Un pēdējais jautājums no slaido. Publiskojas celtne tika būvēta bez liftiem. Pēc laika ir vajadzīgi šādi, un nauda tiek izmantot. Vai vajag iekļaut universālu dizainu no sākuma? Es domāju, ka ir skaidrs, ka to vajadzētu darīt sākuma posmā, bet ja tas notiek vēlākā stadijā, tad arhitekts un dizainers nebūs iesaistīts renovācijā, pārbūvē, un tas varbūt nav piemērots videi, un kā arhitekti un dizaineri es cenšos izskatīties labi, un es uzskatu, ka to vajadzētu darīt pašā sākumā. Man ir jāsaka paldies par sarunu, jo man ir
pēdējās sekundes šajā nodaļā, šajā sesijā. Un paldies par sarunas, kas bija vakar un šorīt. Daina, es ceru, ka ir apmierināta ar konferenci un es ļoti gaidu turpinājumu. Un es gribu apkārtot to, ko Īra teica, ka mēs visi kļūstam vecāki un tas ir neizbēgama nākotne. Un būt muļķīgi, veidot plānus un stratēģijas, nedomājot par vecumdienām. Tās problēmas ir tur, un tā ir mūsu nākotne. Un, ja tā ir dabīga daļa no mūsu sabiedrības, tad nav vajadzīgas kaut kādas komplicētas stratēģijas un universālu dizainu. Vienkārši dizainējam labas kvalitātes arhitektūru. Paldies! So it's actually me back here as a moderator. Jā, paldies. Un pirms mēs turpinām ar... Tagad mēs konferences tuvojas noslēgumam, pirms mēs turpinām ar secinājumiem. Es gribu aicināt jūs vēlreiz pievērsties slaido. Paņemiet savus tālruņus. Un es gribētu noskaidrot, kāda ir jūsu pieredze šodien. Un tad kura tēma vai kura ideja jums šķita visinteresantākā, kas piesaistīja jūsu uzmanību un par ko jums jāturpina domāt? Tad mēs redzējām prezentācijas, dzirdējām idejas, diskusiju. Tad kura bija tā, kas piesaistīja jūsu uzmanību, kur jūs turpināt domāt? Varbūt kaut kas jūs skāra personīgi, varbūt jums ir sajūta, ka jūs to varētu izmantot savā darbā, vai varbūt jums radās sajūta, ka tas vienkārši bija interesanti. Lūdzu. Un šeit jūs varat arī... Ja jūs gribat minēt vairāk kā vienu vai divus vārdus, jūs varat rakstīt arī teikumu, pāris teikumus. Tas būs arī mums kā atgriezeniskā saite, lai mēs redzētu, kas jums šķita visinteresantāk. Un varbūt tas mums palīdzēs arī turpināt šo darbu, jo, kā jūs redzat, šī tēma kļūst aizvien svarīgāka. Visā Eiropā un arī šeit Rīgā. Lūdzu, dalieties savās pārdomās un došu vārdu Dainai. Jā, tātad mēs jau sākām runāt par mūsu vēlmēm un arī nodomiem. Mēs skatāmies, kas mums Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs varētu būt šie vienojošie aspekti, vienojošās tēmas. Mēs plānojam nākotnes sadarbību, un mums vajag tēmas, reāls vēlmes, reāls vajadzības, uz kurām mēs varētu balstīt šo sadarbību. Un kamēr jūs to visu rakstāt slaido, vēlos jums atgādināt par esošiem rīkiem un instrumentiem, kurus jūs varat izmantot šai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieredzes apmaiņai. Mums ir pašvaldības un valdības organizācijas strādājošiem ir sadarbības platformas iespējas, ir Not Plus sadarbības programma, ar šīs programmas atbalstu iespējams sazināties arī ar Fāro salu strādājošajiem. Protams, mēs zinām, kur atrodas Latvija un
Lietuva. Mēs esam sadarbojušies šajā programmu ietvarā. Tad mums ir arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma, dažādiem radošo profesiju pārstāvjiem, kuri var sadarboties, teiksim, arhitekti un dizaineri var piedalīties, un ir arī Ziemeļvalstu labklājības centra piedāvājums grants nevalstiskām organizācijām, kas nodarbojas ar cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, arī programma dažādām pieredzes apmaiņai. Tātad es aicinu jūs izmantot šos te instrumentus, un varbūt jums ir kaut kas interesants, ko piebilst. Jā, tad es skatos šeit, mums ir tātad dažādas idejas, preferences, universāls dizains tiek pieminēts kā pieejama vide visiem, tiek minēti arī runātāji, kuri bija ļoti iedvesmojoši, liels paldies, ļoti dažādas sajūtas, un tad es visiem varu piekrist, ka patiešām ļoti vērtīgas 2 dienas, un atskats uz to, ko mēs dzirdējām. Liels paldies! Tātad kopsavilkums šodienai un konferencei, kā tad dizaina telpa, cik ir svarīgi cilvēku sadarbība, miedarbība, vai vietas spēj atbalstīt to, kas mēs esam dzīves gaitā. Un arī mēs varam jau izmantot ikdienas darbības, kā tās notiek, un mēs varam arī veikt mazus soļus ap esošo, un arī lieli mērķi tiek sasniegti sperot mazus soļus. Un arī mēs runājam par mūsu nākotni. Viens no runātājiem teica, ka ir jāplāno nākotne sev pašam. Un visai būvētai videi ir ietekme uz cilvēku, pilsoņu, iedzīvotāju dalību vai nepiedalīšanos. Un, protams, arī tādi ikdienas jautājumi, soliņi, un kā tika uzsvērts arī vairākas reizes iepriekš, ka tie nav tikai soliņi. Mēs sākām diskusiju par to, kas ir pievilcīgs, kādas ir tās aktivitātes, kas ir pievilcīgas pieaugušam cilvēkam publiskajā telpā, parkos, un lūdzu arī gribu, lai padomājat par šo diskusiju, kas aizsākās un kuru varētu attīstīt par to, ka reizēm rodās dilemma iekļaujošas teritorijas pilsētvidē un kā nodrošināt, lai šīs vietas būtu drošas, lai pilsēta būtu droša, kas ir tie cilvēki, kas izmanto, kādas ir ambīcijas, vēlmes, ko mēs īstenojam, radot šādas vietas. Un sākot šo konferenci, es nedaudz uztraucos par to, kā mēs varētu izskaidrot šo tēmu sasaisti. Tātad demence un visām paudzēm ērta pilsēta, bet es redzu, ka mums ir izdevies. Es redzu, ka nebija nepieciešams konkrēts skaidrojums. Tas radās pats no sevis. Pats svarīgākais ir tas, ka jūs spējat to skaidrot, interpretēt, un arī jūsu individuālais ieguvums no šādas konferences, un tikai šāds ieguvums ir svarīgs, un tas ļaus veidot arī mūsu nākotni. Ar šo vēlos pasludināt, ka mūsu konference, šī konkrētā konference, ir
sasniegusi savu noslēgumu, un to mēs īstenojam ciešā sadarbībā ar Ziemeļvalstu ministru padomi Latvijā, Rīgas pilsētas domes, labklājības departamentu un mūsu daudzajiem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu partneriem, institūcijām, kolēģiem. Liels paldies visiem par piedalīšanos. Liels paldies! Liels paldies! Paldies Dainai par lielisko noslēgumu, un es domāju, ka mums visiem ir kaut kas, ko mēs esam guvuši šajā konferencē. Liels jums visiem, un aplausi jums pašiem, visiem dalībniekiem, runātājiem. Liels paldies! Un jā, mēs aicinām šodienas runātājus visus šeit priekšā, lai pateiktu paldies. Dominic. Yeah, Ruta and here. Please. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. It was nice to be in your family. And big thanks to my Un liels paldies manam kolēģim, kurš palīdzēja moderēt šodien konferenci. Liels paldies! Thank you. All right, then now there's Tātad tagad aicinu jūs uz konferences laimīgo daļu, uz vieglu maltīti, uz sarunām un izbaudiet visu, kas tika teikts, un arī droši vien, ja jums ir kādas pārdomas, labprāt uzklausīsim. Liels paldies!